Labs rīts visiem. Nu, ko braucam atkal uz mežu. Kaut kādu maziņu brīstiņu ir bijis pauzīt no video, tāpēc, ka esmu nenormāli noskrējies. Ir tā, ka darbi ir pār pa galvu, vispār jādomā, kā viņas viss ir paspēt. Un tāpēc arī šodien ir sestdien, strādājam arī šodien. Reku uzslēgsim Scania tādu features, jo citos videos esmu stāstījis, caur aplikāciju var autonomiku ieslēgt. Ieslēgsim autonomiku, lai mums ir silts un braucam uz salu. Izstājās klubā, līdz 21, dzīvos, nepieskatīs, baby, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir noslēgta pats, brālis no brālis ir šķīrī, man vēl iepriekšējā nakts. Maldu guns vienmēr parādīs ceļu, brīdī, kad virzi šķīrīs kāds dejos to aizliegto deju fakts. Pārdienas apakaļ transportnieki pārbaudīja, kas ar jauno mašīnu nereiz nebija paņemts, vispār ne ar vienu no tādām, kurām ir digitālais takogrāfs. Un tad bija interesanti, man 24 stundu izdruku paprasīja, takogrāfu šo ten vadītāju kartu man paprasīja, takogrāfam lielo šito ten nolasīšanu uztaisīja, bet pa lielam viss bija kārtībā. Nu, es biju pat 99% pārliecināts, ka visam jābūt ir labi. Jo pa lielam Scaniai viss tas, ko viņš parāda, ir, tur pirmās klases bērns saprot, vai viņš var braukt vai nevar braukt, kas ir ar stundām, jo viņai arī panelī viss smuki parādās, viss kopējie laika un viss, un bija jau diezgan pārliecināts, ka viss ir labi, bet iekšā tāpatās bija mazais štromoks. Bet, jā, izrādās, ka tiešām viss ir labi ar čipu un visu pārējo, un vienīgais bija tāds āķīgais moments, kad man bija sausā egla uzkrāmē. Un tā sausā egla, protams, bija pilns stoiks piekabē. Tā kā līdz lūpai, bet svars bija kaut kā 21,4, ja nemaldos. Atļauties ir 24. Man bija 21 tona pilnām stoikām. Un tas noteikti bija tas mānīgais moments, kad gan jau viņiem likās, ka es esmu baigi pārkrāvies, bet tas bija tikai tāds mānīgais iespējas. Tā kā mēs visu darām pēc likuma, pēc papīriem un pa lielam nav ko mīst. Bērīts. Tagad esmu nopūks uz silas. Jāsāk kaut kas ražot. Kafiju gandrīz aizmirst. Ir 21. gadsimts ar telefonu autonomiku palaid, kas nekaiš, ne? Man daudz te no jums ir jautājuši, kur tad es saldu to mašīnu mazgāju. Tūlītās es jums parādīšu. Aplī braucam te, kur pēc 400 metriem ir 12 tonnas, tieši to, ko Emils šobrīd nenofilmēja. Lielajā saldas aplī braucam uz Interkāru pusi katrā ziņā. Tas pilnīgs nejāk filmēt. Tu varās ir Interkārs, un pirms Interkāra ir auto mazgāšana. Sākumā liekas, ka tikai šeit ir tā mazgāšana, bet apbraucot viņai no otras puses riņķī, ir lielās šļūtens, kur smago var forši nomazgāt. Tu to daļu video, vai tu tiešām gribi mazgāt? Es gribu noskulot kabīņu, atkal visu kabīņu ir netīrs, un visur, kur ķerās, viss ir netīrs. Sīceni ir sakrāta tieši mazgāšanā. Maldinošais, kas no malas balvā uguns ceļu rādā būsim vajag kālis, kas ir līdī zemere vajag tālo, bet par muntos un krustelēs mēs neimās nepiestāls domāt par nākotni tādien, ka mums nemaz nepiestāls. Bieži nāksies mums ielūkoties pagātnē. Vai vēlreiz spēsim viens otram piedot, pieļaut tās kļūdas mēs, ko? Kā šodien klājās, tev mans draugs, pēdējācīga dziesma iekšā pelnu trauk. Maldā patiesības melns, kad ir melu apkārt tik daudz, kad ir melu tik daudz. Gribu ticēt, ka
viss ir tā vērts. Citu viedoklis man neliekas vērts. Tur laiks beidzās, vai kas tur noticis? Gan nav, gan laiks. Ar šitā skaitās kā mazgāšana? Tad reāli sanāk, ka es jums šobrīd ūdens zogu, ne? Jā. Es jau tikai gribēju parādīt, ka arī piekapte ir iespējams noskolot. Nu, ka nav jāpārbrauc mašīna. Noskolot ātri buferi, kamēr ūdens vēl trubās. Spiediens te nav, bet nu buferi es esmu nomazgājis. Tagad man šito vēl eiro jāiemet ir. Ja, bet viņiem reāli grāmatvedība neies kopā. Laiks te ir beidzies, bet ūdens vēl tek. Vienojais varētu visu mašīnu šitā lēnām noskalot, ne? Vai neizstāst, ka tas spiediens varētu beigties? Viņš jau pat tek, ka es esmu palaidis vaļā. Tā ir izšķērdība jau. Āfrikā cilvēkiem nav ūdens, ko dzert, kamēr man vienkārši pistoli pat no sevs iet. Tā ir trubā tik daudz? Nu vienīgais trubā noteikti palicis spiediens. Kaut kā tā, tagad jūs zināt, kur saldo smago ar nomazgāt. Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvoto nebūs starpība. Nu ko, šīs dienas pirmā krāva, pat netālu no saules, ir, mums baļķi stāv. Savāksim šitos te baļķus un vaļīs mūsu saldu atpakaļ. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, tās tad beigās viski slāpē nemieru manī? Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, tās tad beigās viski slāpē nemieru manī? Uz augšu kāpjot trepu soļus neskaitu, mans pulkstenis sāk jau stāt, bet tu savu gaidu. Mans rīts bieži sāks, kad tas citiem beidzas, ak tu redz, kā man ķipa veids. Manas izvēles aizved mani uz 8-7, bet sirdī brīžiem trūkst tie -2-7. Tur, kur treku idejas dzima simtiem, atsaldētais reitena pacens manī mūžam dzīvos cauri laikiem. Es nāku no vietas, kur ar buldozeru supra neizraks. Es eju uz vietu, no kuras daudzi nekad neatnāks. Esmu vietā, kurā lietojams jebkas, pohuj vai tā lieta, vai tas cilvēks mazs. Ja tev enerģijas daudz, varbūt tā būs itopīta kauds, bet tiesa vai jau kam gan tevi vajag. Tādēļ savus standartus celt sāk, lai pēc gadiem 10 savu māju pie jūs celt sāk. Viss fine. Es to daru prieka pēc. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, tās tad beigās viski slāpē nemieru manī? Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas, tās tad beigās viski slāpē nemieru manī? Tā, nu šīs dienas plāns ir tik no tiem baļķiem vaļā. Nu cik tur, nu nekas daudz man tur nav. Nu varbūt, ka 3 kraus var izspiest. Nu uz acis apmēram ir 3 kraus. Nu 2,5, 3. Un tad, protams, jaunadēļ jau viss pārējais ir jāiet projām. Kamēr ir mīnus un kamēr ceļš turās kopā. Vienīgā problēma, ka nu nemācies jau atkal apakaļ gaitā iestumt. Jo tur iekšā nevar nekur apgriezties un no ceļa jāstum apakaļ gaitā. Kā tu... Šitais ir kaut kāds nerakstītais likums ir stumjamās dienas un ir tādas dienas, kur tu stum 10 reizes un nevar iestumt tāpatās. Nu, tie šoferi, kas ilgstošāk brauc, tie man apstiprinās arī šo. Kāpēc man roceni? Kas tu stulps esi? Stumjās apakaļ. Apakaļ gaitā viņš bimbā, ka roceni nav norauta. Kāpēc lai man apakaļ gaitā roceni vajadzētu? Pilnīgs muļķis. Viņš man te uzmanīgi
mašīna ir stulba vienkārši. Stāvbrēmas nav aktivizēta. Kāpēc man apakaļ gaitā stāvbrēmas vajag, kad man izskaidro vispār? Un šitais ir kaut kādiem labi. Citreiz ir tev tāda īsala aizlaužās. Tev nevajag braukt pa visam ārā no tā krustojuma, lai atkal viņa apgrieztos pa lielam. Citreiz pietiek kaut kādu metru, pusotru, pabraukt uz priekšu un jau atkal var sākt manevru pa jaunu. Un izklausījās jau baigi gudri šobrīd, bet pa lielam tāds ir. Bet kaut kā dīvains tas lauziens sanāk, un man visu laiku pazūd tas ceļš, un es to piekapu vairāk neredzu. Kāpēc man tā rocena bimba? Es pa lēni stumjos, no neviens jau ar allai ātrumā nestumīju. Baigi ātri. Te būs jāzina uz skāniju, man liekas, jālamājās, kāpēc viņš man te pīkst. Rāvi vēl tur ir tiežams. Liekas, ka te varētu arī tā kā pīt. Mums nu viens. Tu tā kā stulba mašīna, kur tu man te kasas klāt? Ja es piespiežu gāzes pedāli, tev jāsaprot, ka nevajag man nekādu roci. Uj, māja. Grāmatas. Jūs varbūt tāds domājat, nu kāpēc Kristaps strādās sestdienā? Tāpēc, ka ir ļoti daudz darba. Ir tiešām daudz darba. Arī šitais te ceļš ir tāds, ka ja viņš atlaidīsies, nu tad te nevarēs iebraukt. Vai arī tāpatās piebraucamais ceļš, kas ir, grāntātais. Ja viņš pa daudz atlaidīsies, atkal tiks uzlikt zīmes ar svaru ierobežojumiem un atkal nevarēsim iebraukt. Un tāpēc tā ir, bet pārējie kokudēji to sapratīs, kāpēc ir tā skriešana, jo tas jau šobrīd ir visiem. Kamēr laikapstākļi ir draudzīgi, tikmēr ir jāražo. Un tad, kad būs lietas un sūdīgs laiks atpusas, tad arī varēs sēdēt mājās. Tā kā kamēr ir ko ražot, tikmēr ražojam. Bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viski slāpē nemieru manī? Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viski slāpē nemieru manī? Uz augšu kāpjot treķu soļus neskaitu, mans pulkstenis sāk jau stāt, bet turu savu gaitu. Mans rīts bieži sāks, kad tas citiem beidzas. Ak, tu redz, kā man ķipa veids. Manas izvēles aizved mani uz 8-7, bet sirdī brīžiem trūkst tie -2-7. Tur, kur treku idejas dzima simtiem, atsaldētais reitina pacens manī mūžam dzīvos cauri laikiem. Es nāku no vietas, kur ar buldozeru supri neizraks. Es eju uz vietu, no kuras daudzi nekad neatnāks. Esmu vietā, kurā lietojams jebkas. Tā, viena krava ir uzkrāmēta. Un šī tik te ir palicis pāri. Ja mēs tā apmēram skatāmies, kad te sanāk viena krava, te sanāk varbūt, kad otra. Plus mīnus tām 3 kravām, man liekas, kā vajadzētu būt. Vispār jau sākumā tā grēda bija līdz pat turienai. Tur kaut kādi citi garumi ir palikuši, tos es kaut ko vēlāk vedīšu. Bet, jā, sākumā te bija mēm daudzi. Bet tas ir diezgan jau esmu viņus novedis. Tāpēc arī tās kravas man tik daudz šomēnes ir sakrājušās. Es vēl neteikšu īsti cik, ja mēnesis vēl nav beidzies. Bet šitais ir kaut kāds personīgais rekords priekš manī. Te viens staigā savu kameru filmē, neļauj man mājās zupu mierīgi pāst. Lieta, vai tas cilvēks mazs? Ja tev enerģijas daudz, varbūt tā būs to pīt kauds, bet ties vai jau kam gan tevi vajag. Attik, šis tā mans vecais kolēģis. Sāk, lai pēc gadiem 10 savu māju. Parāk, čau, Ainar, jokaidīt. Čau. Jā, man ar viņu būtu jāstrādā uz to mašīnu. Es to daru prieka pēc. Bet es izdomāju dzīvē savādāk rīkoties. Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana vieta, kur ir piepildīta dienas stāsta beigās viski slāpē nemieru manī? Es to daru prieka pēc, bet vai tad tiešām domas dziļas sirdī liek pašķelties liesmām? Kur ir mana
TikTok ir nosaukt. Jā, ka filmēs tev, jo tu viss filmē. Ka viņš man filmē? Jā, jo tev neviens nefilmē. Labi, braucām pēdējiem 2 paļģiem pakaļ. Kā es viņam nekait Epsilonā sēžu. Bet, kā jau es teicu iepriekšējā kadrā, man jau arī kaut kad drīz būs Epsilons. Šitais būtu bijis mans vāģis, es būtu palicis Unicentrā. Ja brūders būtu man izturējis un vēl joprojām gribētu ar mani strādāt, tad es uz to mašīnu būtu braucis. Bet es pieļauju, ka viņai nobraukums noteikti ir lielāks nekā šai mašīnai. Jo viņi tomēr pa 3 brauc, viņi šeit sutku laiku. Šitais autiņš jau tikai pa dienām mauz. Jā, bija jāģerpēs no. Zinu vispār atbraucot tā, ka atkal uz to krautu es neesmu pārliecināts, vai tur 2 pilns kraus sanāks. Tā, ķepas ir. Grūti pateikt. Varbūt, ka arī sanāk. Uzkrāmēs šito krautu, tad jau no 100% sapratīs. Ja man tur vēl bišķīt mētājās, tie man tur kaut kur aizripoja tālāk, vēl neesmu savācis. Bet tur diezgan maz, tur kā 2 kausi varbūt ir. To jau tulīt redzēs. Nē, sveiki! Baļķi vairāk nav. Viss šitā lielā te grēri, kas te bija novest. Man nav nejausmas, cik tur tās kravas bija, bet baigi daudz. Bet neko, tagad jāizved ir šitais. Un tad jāiet pakaļ gulsnim. Man gan vairāk sprunguļi, tur vairāk pēc tāds A-klases izskatās, bet, ok, gulsnis paliek gulsnis. Ko tu turāk, ka filmē? Kā tu rakst? Vai garāks viģiks? 79. kraukšī ir šomēnes. Tā ir pat 27. datums. Nav sūdīgi. Ko, vakardien man tā arī beidzās nedaudz ātrāk, jo izrādās, ka es biju visas iespējamās stundas iztērējis, lai brauku. Tā, kad es pat mašīnu atstāju saldu un atkal ar busiņu aizbraucu mājās. Bet par tām stundām tur īsti nav baigi par ko diskutēt, tāpēc, kad, kā jau es teicu, mani apturēja transporta policija, man paņēma visas iespējamās izdrukas, čīpu, tahografu, visu, un viss ir kārtībā, neko līdz šim vēl neesmu pārkāpis. Vienkārši ir tā, ka ļoti daudz stundas sanāk strādāt, jo pēc idejas ir tā, ja tu tajā nedēļā uztaisi 3.11, atstājas 11 stundas, tad tev iznes arī sestdienu nostrādāt. Bet tā, kā man tās darba stundas bija tik daudz, tad bija tā, ka man sestdienā vienkārši pietrūka, ko strādāt. Es arī vēl, kaut kādas, nezinu, kāds 3 stundas būtu vēl prasījušās, un tad būtu forši pilna diena sanākusi. Kaut gan bišķīt es to tahografu kaut kā nedaudz nesaprotu. It kā es saprotu visu. Bet mēs ar Kristaru abi runājām un īsti nevar saprast, kāpēc man tās stundas pietrūkst. Jo ja es nebūtu uztaisījis ne to 9, ne tās 11 stundas starpā to atstaju, es jau nebūtu vispār varējis braukt. Jo Skāni jau ir tā kā 1. klases bērnam, tad tur viss parādās. Visi braukšanas laiki, stundas, un mēs tā īsti nesaprotam, kurā vietā ir tā putra. Bet īsti jau tā putra nav, tāpēc, ka transportnieki man nekāda soda par ko nav uzlikuši. Tur viss ir kārtībā. Vienkārši tad laikam paliek pie tā, ka ļoti daudz stundas esmu strādājis, un tāpēc man ir tā, ka sestdienā pietrūka. Bet neko, šodien mēs atpūtīsimies, un rīt turpinam strādāt. Rīt atkal laižam uz saldu, un tad jau skatīsies, kas ko kā vedīsim, jo mums ir diezgan daudz papīra, mums ir diezgan daudz malka. Tāras arī kaut kur viss ir jāvizina, un es saprotu, ka laikam tās nākošās nedēļas pēdējās dienas, kas ir arī šī mēneša pēdējās pāris dienas, tad laikam kaut kādi garie gabaliņi sanāks. Bet visādi citādi tīri normāli esmu pastrādājis. Es nezinu, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, bet šobrīd ir tā, ka man ir 79 kravas aizvests. Man liekas, ka tas ir daudz. Jo pārēsti, es nezinu, kaut kādas cik iet vidēji, kaut kādas 40, 50 tādā parastā mēnesī, ka tu tā rupi sakot nerauj kreklu pakaļā, ka tu normāli strādā, bet šomēnes ir tā, jā, ka pa kaut kādām 5-6 kravām katru dienu. Tas, protams, priecē, jo būs normāla alga un ir daudz darba, bet, attiecīgi, kad tas sākās kaut kādā aprilī, kad tas sākās atkal tas izgrauzes līdz 1. septembrim,
Nu, un tad atkal, protams, skujkok mēs nevarēsim neko nezāģēt. To, kas ir nozāģēts, to es saprotu, ka laikam var tagad realizēt, nu, vest tālāk. Bet no jauna šito skujkoku nedrīkst zāģēt. Tā kā jāskatās, kā mums ies vasarā. Bet visādi citādi ir baigi labi, un tagad bišķīt atpūšamies, un rīt turpinam strādāt. Nu, labs rīts. Ir sākusies pirmdiena. Brauc tagad uz saldu pakaļ smagajam. Un pirmā krāva arī diezgan forša. Tur vadās no saldas, brauksim uz Liepāju. Forši tāpēc, kad ir labs sortiments, ir skujas papīra malka, kas man patīk viņu krāmēt. Viņš viegli krāmējās. Un otrs tas, ka atkal ir kaut kādi kilometri. Un tā kā man šitais mēnesis iet kaut kādā absolūtajā rekordā kraus daudzuma ziņā, tad gribās arī mēneša pēdējās dienās piedzīt kaut kāds kilometrs klāt. Nu, tie ir tā interesi pēc, lai saprastu, teiksim, tādā mēnesī, kad viss iet tā, kā tam ir jāiet, cik var nobraukt kilometrus un cik attiecīgi pret attiecīgajiem kilometriem, cik tu kraus var uztaisīt. Tā kā, nu, šis man arī tik interesē, jo līdz šim man liekas, ka cik es atceros, tik daudz, nu, toči nav bijis. Tā kā braucam uz saldu. Tā, esam pie smagā. Čips ir ielikts, viss ir izdarīts. Braucam uz Liepu. Reku stāv tā mana papīra. Reku ir mana papīrene. Šito mēs tulīt krāmēsim iekšā. Vienīgais, es atkal esmu aizmiris savu to, nu kā viņi pareizi sauc, to trīskāju, ne trīskāju. Nu to statīvu ķipa kamerai. Tad jāmēģina to kameru kaut kur iebāzt. Tādā malku šķupā. Tur kaut ko izdomāt. Samats tapu zem tilts, esmu tur, kur alus stilts. Man nepietiks ar to, kas līdz jau skaidrā festā būt ir mīts. Apīt vasaras festivē nedēļu starpā braukšu uz tiem. Vienā tripā, it kā visa mana dzīve sakramēta somā. Aizpats vīns, tagad man nāk un izlīgs. Čilīgs bīts, visu dienu, kamēr pienāks rīts. Pāris āli pludmalē, man nav gana. Vienas nakts tusi, bet man nav gana. Tā, no papīrens esam veiksmīgi tikuši vaļā. Tagad tulītās būs zirņos. Zirņos ir jāpaņem jauktā malka. Un izskatās, ka visu atlikušo dienu arī te pa saldu, pa vietu kaut kur pavizināšos ar malkām. Un tad jau jāskatās, kas rītā būs. Un kaut kā tā, braucam uz krautu. Tu paskaties, cik smuka apsīta sakrāmā. Taisni prieks. Pašam liekas šoreiz, ka esam pārspējis pats sev. Nu labi, arī čupi diezgan labi sakrāmēt, protams, bet baigi fēni. Interesē, cik tur galā kubi būs. Nu, atkal braucam pēc ar to interesanto skeneri. Es gan šito nevaru filmēt, bet braucot ārā no teritorijas, pie šlagbauma stāv čupa ar minioniem. Nu, čeku vestais ķiverēs. Un, reku aizgāja, viss kārtībā. Es domāju, ja viņi stāv pie šlagbauma, viss šlagbaums ir uzkāries, un es nekur netiek, dabūšu, ka pa nakti palikt. Bet nē, viss kārtībā. Pomas pacēlās, un es braucu tālāk kaut kur. Man vispār jāapskatās, Aigars man sūtīja izziņā, kas man tālāk jādara. Jo te tie nosaukumi ir kaut kāds lauku upes, lauku šitas, lauku tas, un vien, ka nesapinās meistarībā, kad neaizlaiž uz kaut kādu nepareizību. Tā. Tur ir mana klāda. Nē, man nevajag klāda, man vajag telefonu. Tā, ir jau iestājusies stums, ir vakars. Tikko uzkrāmēju jaukto malku, bet baigā sportinieca sanāca. Es tur pagājos bišķi uz apakaļ, tur arī vēl ir mūsu krautu, bet tur viss ir foršie sortimenti. Tur ir tāriņas un finieras un tādas lietas īsti nekrāmēs iekšā pie jauktās malkas. Tā kā izskatās, ka būs ar sportinieci arī jābrauc. Esam te tumsā var redzēt, pieka pēdējā stojka ir pilna, pirmā stojka piekabē ir nedaudz mazāk, un mašīna arī ir tāda,
Nu, tāda baigā sporta, nu tā ir valsts meža krāviņa, es nezinu, tā. Nu 25 kubi, es domāju, ka vairāk te nav. Tā kā, nezinu, tagad gaidu zvanu, ka man atzvanīs, lai saprastu, ko, vai es braucu ar tāru, kāds ir, vai es te kaut kur piekraujos tūmā. Visticamāk, ja braucu tāru, kāds ir. Tā, nu es aiziešu apskatīties, cik daudz man baļķi. Bet nemīšu, mēs baļķis nekrāmēsim malkā. Baļķis pa ceļām izkrāmēsim atsevišķi ārā. Tātad apskatīties, cik man daudz vispār ir. Tā, nu tā ideja šobrīd ir sekojoša. Es to trepīti nokrāmēšu taisni un pa virsu uzkrāmēsim baļķus. Nu tā citreiz mēdz notikt privātajā sektorā, lai nav tā, ka pēc tam jābrauc speciāli tiem baļķiem pakaļ, ja tev paliek pustukša mašīna un tad citu sortimentu no meža vairs nenāks ārā, tad mēs uzkrāmējam arī baļķus virsū. Man interesē, ko diez patā Džeki teiks, kad ieraudzīs, ka ir 4 stoiks ar malku un tumsā, es nezinu, tad tā baigi var pamanīt, ka man ir baļķi uzkrāmēt. Bet te neviena nav. Galds nedarbojas šobrīd, tad pie zemes būs jākrāv. Nu tad jābūs diezgan vienkārši. Es smieklīgi tādi maži čupiņi kaut kur pie zemes krāmēt. Es tur šķērskoks var uzlikt neko. Ja es uzlieku šķērskoks, tad man paliek 3 baļķi pa vidu. Nu jā. Tā, nu šīs dienas pēdējā krava ir jāsavāc šī te briesmīgi smukā malka. Vienīgais labums, kur tur tie lielie vieboni ir pa vidu. Un tad tos smuku sakrāmēsim gar malām un pa vidu sastumsim visu pārējo iekšā. Nu, vispār es esmu diezgan priecīgs, ka ir vakars, ka ir tumšs un kad neviens saldu šobrīd neredz, kā tā krāva izskatās. Jo izskatās diezgan briesmīgi. Nu labi, ārā man nekas nekrīt, es esmu saštarpējis un izbraucot no meža, es vēlreiz āķis pa pāris caurumiem pavilku uz priekšu. Bet, izskatās vienkārši. Bet, neko darīt, tāpat malka, viss tur ir šķība un līka, un tu viņu mēs nevar tā smuku sakrāmēt, ko tu man taču šņāc uz manī. Tā kā, jā, laižam šito izkrāmēt. Nu, labs rīts visiem. Nu, jums jau gan ir vēl tas pats brīdis, kad jūs skatāties to video, bet man jau ir vairākas dienas pagājuši, un šodien atkal braucam uz Saldu. Jau vakar diezgan labi pastrādāju un pietrūka laiks, lai atbrauktu mājās. Tāpēc braucu atkal ar busiņu, un šodien atkal būs kaut kas interesants. Es nezinu, uz ko es te atkal esmu parakstījies, bet man līdzi atbrauks viens džeks ar kameru. Un tiks filmēts tāds viens rullīts, kur detaļas es pagaidām vēl nedrīkst nekur tālāk stāstīt. Tā kā būs rullīts, tad jau es noteikti viņu nošērošu kaut kur Facebookā, un to jau jūs noteikti redzēsiet. Bet jā, atkal es tev uz kaut kādām jocīgām lietām esmu parakstījies. Ar visu to, kad ir ļoti, ļoti daudz darba un baigi tur tā kavēties nedrīkst, bet mēs mēģināsim kaut kur pa starpu iestarpināt kaut ko. Tā kā jā, braucam uz Saldu atkal. Tā, es par šorīt noskoloju mašīnu, lai filmējot viņu tādu tīrāk, smukāk izskatās. Patiesībā diezgan tāds štromaks iekšā ir tāds uztraukums. Jo, nav jau tā, ka tas, tur jāsaka tā, darbs nav grūts, bet atbildīgs. Ir, būtībā man tur 3 teikumi ir jāpasaka. Bet, zin kā, es jau pierādis, esmu pie savu Džeku, pie Naura, kas man ik pa laikam kaut ko ir pafilmējis, un tagad atkal, teiksim, cits Džeks, kas filmē, un ir interesanti. Bet, kā jūs teicu, rādīt es vēl patreiz neko nevaru. Tad, kad tas video būs, tad jau attiecīgi jūs visi arī redzēsiet. Tā, ka viens man sēž un filmē. Nu jā, šitie bija tie džeki, kas mani filmē. Viņi man te vairākas reizes pabrauc garām, apdzina, tad atbrauc atpakaļ un kaut ko mēs mēģināsim saražot. Baigi, gan es vairs nevaru kāvēties, ja man vajadzētu uzkrāmēties un test uz Liepāju projām, bet es jau tikpat kā esmu jau krautoju. Šitās pēdējās dienas vienkārši jūtos, tā, ka tev caur žogu izvilkts. Tā, ka spēka nav, nogurums. Forši jau arī ir pastrādāts visu mēnesi, to jau arī nevar noliekt, ir ļoti labi pastrādāts. Bet tagad, jā, nezinu, vai es esmu kaut ko saķēris, vai vienkārši organisms saka, ka tu esi idiots, ja tu esi pārstrādājis jēgu. Jā, bet labi ir.
ar to filmēšanu tur tikām galā, tagad brauc uz Liepāju. Nu, rīktīgi nice. Tikko iemetās kļūri, kad augsts saspiestā gaisa patēriņš. Tas nozīmē, ka kaut kur ir gaisa noplūda. Besi ārā. Kas man te ir bremžu spiediens, nu arī nav tā, ka baigi daudz, nu nav tā, ka maz sarkans vēl nepīkst, bet kaut kur kā trupus aizgais pa gaisa. Ai, ir bijis. Jā. Jāpaskatās, kas tur notiek. Kaut kas tur nav riktiši. Tā, paņemsim, noslāpēsim. Kaut kur vajadzētu būt, ka gaiss šņāc. Kas te nešņāc? Bet tā, ka kaut kas bišķi šņāc aizmugurē, bet tā šņākoja nav tik liela, lai man kaut kāda kļūda mestos. Un tas noteikti tāpatās ir rocens krāns. Mēģinās atlaist līdz roceni. Blins, es nesaprotu. Atlaidu roceni, bet tāpat nekas nešņāc. Nevar dzirdēt, mašīnas brauc toši garām. Nu jā, tas bija rocenē. Man tā bija pirmajam tiltam, tur viena trubiņa bišķi bija pušu. Un tad, kad atlaida roceni, tad viņi vairs nešņāc. Bet nu viss mašīna ir klusumā. Kur tas gaiss ir pazust? Un kāds tas sakars? Kaut kur nedaudz tas gaiss pakartās. Nesaprotu šito joku, kāpēc tas tā ir. Paļīns, es ceru, ka tā nav pa dušku. Visi rekomend dirselējā. Es viņu arī nevaru pacelt. Viņai pat dušku pirms izblēzis. Nu jā, dirs ir lejā. Kaut kāds sūdi te būs droši. Ei, to galīgi, nu tieši tas, kas bija vajadzīgs. Tieši šobrīd to gribēju, lai man te kaut kas izblied. Kas te ir? Tā pa dušku tukša. Nu labi, kā viņi ir lejā šobrīd, tad viņai tā kā jābūt ir tukšai. Bet nu kas tas ir? Kāpēc? Abas pa duškas ir tukšas. Kaut kāda mistika. Galvenais, ka man vispār nav laika kaut kādām šitādām muļķībām. Jo tā jau laika nedaudz pakāsām tur filmējot. Un dabūs paskriet vakarā, bet nu, tagad jau vēl kaut kas šitāds, nu super, nu. Veitīgi labs. Labi, man ir vecā pufēka līdzā. Jālien kaut kur apakšā. Kaut kas viņam nepatīk. Un cik ir štāds kaut kāda knapliķis 7 man gaisa iepumpā. Un dirs man ir lejā, un es viņu varu pacelt augšā vairāk. Es nesaprotu, kāpēc tā. Pirmīt es biju piebraucis pie Omas pusdienās kalnēs, ir kā dzirdēju tādu maziņu, tikai tādu blīkšķi kaut kur laukā. Viņi varbūt man kādu dušpucis izšāvus. Es laiku, pa lielam, ko es tikai var iedomāties. Jā, tepat no Jēgas līdz tā apakšā, reku ir. Pa dušku ir izšāvus. Tāpēc arī tas gaiss tur šņāk. Nu, rītīgi labs, ne? O! Es tad mēģinu viņu pumpēt, tas viņu nevar uzpumpēt. Tik labs vienkārši. Tik sasodīt labi. Tieši tas, ko vajadzēja šodien. Tā, nu situācija ir sekojoša. Sazvanīju savējos, sazvanīju Scānijas centru Liepājā, un Scānijas centram izrādās ir tāds pakalpojums kā izbraukuma servis.
Un tad Džeks atbrauks, un tad mēs viņu nomainīsim. Nu, es visticamāk nevarēšu tur piedalīties tajā procesā, jo tas jau ir Skānijas centra pakalpojums. Bet izdomājām, ka tā, jo es esmu vienkārši pusceļā šobrīd, pa Dušku man ir Liepājā. Tuvākais cilvēks, kas viņu ir atvest, ir Saldū, un kamēr uztaisīs visu to loģistiku, būs jau vakars un viss, un neko darīt. Galvenais būtu baigi forši, ja es paspētu vismaz to kravu nodot. Man liekas, ka viņi līdz kaut kādiem 9 strādā. Nu jā, tagad nekas cits neatliek, kā pasēdēt un pagaidīt. Vienīgais, ko es varu izdarīt, ir to safilmēto, ko Emīls man sākumā filmē un ko es pēc tam pats tagad paņemt varbūt sagraizīt, sēdītot. Jo es to visu daru telefonā, es neesmu tik liels profiņš, kad datorā, lai es to darītu. Tā kā, nu ko, iešu pasēdēt, pagaidīšu, kamēr Meks atbrauc. Nu, palīdzība ir ieradusies. Jālaiž mašīnu klāt un jāpaceļ uz ķēpām, lai Džeks var pastatēt kaut ko apakšā, lai viss ir droši, lai viss ir smokais. Reko arī mūsu jaunā paduška. Jā, vecā diezgan smuki ir pavērusies. Šitā. Viss ir labais. Un te arī izskatās, ka Džeks zina, kādiem instrumentiem jāstrādā. Jā, bet šitais gan ir ātri. Principā pa Dušku ir uzlikt atpakaļ. Cik, es nezinu, 5 minūtes. Jā. Karoči, viss ir gatavs. Pielaižam mašīnu, ieslēdzam sūkuni, paceļam ķeps, lai var izņemt studs ārā un brauc tālāk. Kopējais stāvēšanas laiks man gan ir 1,5 stundu no brīža, kad es apstājos. Bet tas brīdis, ko nomainīt to pa Dušku, rupci. Nu labi, vienīgais ir jau arī bišķīt starpība, kad šitie Džeki to dara dienā. Tāks, nu, mašīna ir gatava. Galvenais, ka to pa Dušku nomainīt, visvairāk laika paprasīt ceļu. Jo te uz vietas, es nezinu, 5-10 minūtes, tad nebija ilgi, bet, viss tagad kārtībā, gaiss nešņāts, gaiss ir, varam turpināt braukt. Vienīgais, kā attiecīgi visu dienu tagad pavilkās par to 1,5 stundu, gandrīz 2 stundām garāk. Bet, labi, gan jau saplānos tos darbus kaut kā, ko nepaspēju šodien, to izdarīs tad rītā. Un, baigais paldies Skānijas centram Liepājā. Es tiešām nezināju, ka viņiem ir tāds pakalpojums, bet, tagad es zināšu. Tā man kaut kā bišķīt laikam jāpabrauc ir krusteniskāk, savādāk. Tie, kas nāk no Rīgas puses, es te neko neredzu. Tā kā tā, davai, braucam uz Liepāju. Nu ko, vēl joprojām šitais nenormālais strādā. Tagad pa starpu pēc Liepājas aizvedu divas tariņas. Mēs tur salasījām no krautuvēm, tur atlikums un Aigars bija līdzā. Un es pats esmu diezgan kautrīgs, lai Aigars man sēž blakus, es te kaut ko baigi gudri stāstīt. Un es arī nezinu, cik viņš tur ļoti grib tur kamerā zīmēties. Nav ne jausmas, ko jau viņš gan jau man pateiks. Bet jā, tagad es tās abas tāras izkrāmēju ārā. Tur gan bišķi laiks pagaida, pēc, kad mēs no 2 krautuvēm lasījām, tur vairākas pavadzības, mēģinājām salikt tā, lai katrai krautuvei to sortimentu var normāli arī nomērīt, lai mēs paši tur nesapinamies, lai nav tā, ka kaut kas pieslīd pie otras krautuvas klāt. Un tagad es braucu uz to krautuvu, kur es ņēmu pirmo tariņu, savākšu atlikušo papīrmalku, un tad tā krautuva vismaz ir, vismaz viena no visām ir nobeigta. Kad es pabeigšu tās pārējās, man nav ne jausmas, jo arī tur, kur es ņēmu tos baļķus un to gulsni, tur vēl ir dafigā iekšā. Tad man tepatās salds nomalē ar vienu krautuvu, kur kaut kas jau ir novecs, bet vēl kaut ko vedīs ārā. Un tad ir vēl viena, es nezinu, tur 1,2 m vienkārši visi iespējamie sortimenti. Tā kā ir skriešana, un es jūtu, ka arī nākamais mēnesis būs... Ja laikapstākļi pieturēsies, ja ceļš neizšķirīs, arī nākamais mēnesis būs diezgan labs. Tā kā, jā, un pats galvenais, ka es reāli esmu iegājis tādā rītīgā azartā,
kā jūs vairākas reizes šajā video esmu teicis, man pašam interesē, cik normāli, pie normāli mēneši, kad tev darbs ir pār pa galvu, cik tu reāli var aizvest. Un tad es vēl neesmu skaitījis kilometrus, bet tie, man liekas, arī diezgan daudz, bet, video beigās, rītdien ir pēdējā diena palikuši šajā mēnesī, un tad video beigās es arī saskaitīšu, cik man ir kilometri, cik man ir kravs. Tik, cik es nopelnīšu, to gan es jums nevienam neteikšu, jo vienmēr atrodas kāds, kas pasaka, ko tev tādu kosmosu maksā, tad atrodas vēl viens, kas pasaka, ko tev tādas kapeikas maksā. Varēsiet paši reķināt, es nezinu, kā jūs to, reķināt, kā gribat. Piķis jums neteikšu, bet es vienkārši pateikšu, cik es esmu spējīgs sabraukt, kad visi ir, gandrīz visi ir pat iedziņi. Šito kadru varbūt var patīt, jo tagad ir vakars, man nāk virsū tas, ka gribās vābuļot. Bet, pa lielam ir tā, ka es to papīrenu uzkrāvu, es pat viņu visu sakrāvu, man pat pāri vietas palika, es pat vēl atļautu svaru neesmu sasniedzis, man vēl diezgan daudz kausas vēl varētu uzkrāmēt, tāds sportinietis šoreiz sanāca. Bet tas viss sūds, es tagad esmu skrundā, un man ir 42 minūtes, lai nokļūtu līdz aizputē. Laika ziņā tur viss sajiet. Vienīgais tas, ka tas vakars daļ tās pa duškas ir tā baigi ievilcies, kad es čipu varēšu likt 10 no rīta iekšā. Tā kā, tas to rīt cēlienu man ārkal bišķi pavilks ilgāk. Jo tur ārkal ir tāda mazliet tāda matemātika, vienam pašam braucot, vai ir jāsaprot, vai ir jēgas taisīt pavisam trako vakaru, kā tas šobrīd ir manā gadījumā. Ja tu nākamo rītu ārkal dabūs sākt vēlāk. Labi, es jau pats par sevi esmu tāds, kas tikai 9 sākas darbu, jo, man bērni jāaizved uz skolu, uz bērndārzu un tādā garā. Un tad es ātrāk pa 9 tā īsti netieku. Bet 10 jau atkal bišķi ir sūdīgāk. Jo 10, 11 es esmu Liepājā, tur kamēr man nomēra izkraujos visu, 12 esmu Grobiņā. Tur kaut kādos uz kaut kādiem 2 var būt saldu. Un tad atkal jau viss jau ievilcies. Principā 2 tu tiec pie nākamās kravas. Bet labi, tas viss sūds šitais mēnesis ir viss tādā skrējienā. Un labi, ka ir ko darīt, ka ir daudz ko darīt, un tas jau lielam galvenais. Kaut kā tā. Tā, viss ir baigi forši, man vēl ir 15 minūtes, ko braukt, un es tikko atbraucu mājās un tikko apstājos. Tagad to liekas izbaigi forši, visticamāk nākamais kadrs būs tāds, kad ar aizpampušām acīm es tāds sēdēšu. Labrīt. Nē, nav patiesībā nemaz tik traki, nekāda vaina. Tikko iestūmu čipu iekšā, ir gan diezgan vēls, ir precīzi 10, bet neko darīt, ātrāk es nevarēju sākt braukt. Un jārulē, jāpaņem kafiju pa ceļam un jābrauc uz Liepāju. Tā, es, protams, šodien esmu super noslinkojis. Neko neesmu nofilmējis, tikai to, ka sēdēju no rīta mašīnā un labrīt braucam. Palielam es biju Liepājā, tad es 2 krautuvus novācu, jo tur bija daudz atlikumu palikuši, tur pa bišķītim ir. Un tagad es 3. krautuvu, gandrīz novācu, jo man tagad kravā ir apses papīra malka, skujkoku papīra malka, bērs papīra malka un vēl alkšņu papīra malka. Karoči, viss iespējamie sortimenti. Un tagad laižam uz Liepāju. Sergas Liepājā kaut ko pafilmēšu, kā man tas viss murks tur aizmugurē izskatās. Un es ceru, ka mērnieks man negribēs ar lineālu nosist par tādu kravu, bet neko darīt. Galvenais ir samērīt un galvenais ir katru savā veidā, protams, izkrāpēt. Un tad arī būs vakars. Nekāds baigi ātrais vakars jau nesanāks, bet tāpat noteikti uz 9 es būšu mājās. Bet jā, šī ir šī mēneša pēdējā diena, 31. datums, un pastrādāts ir johaidī. Tāks, esmu atrapinājies uz Liepājas ostu. Šī ir pēdējā šī mēneša pavadzīme, janvāra pavadzīme. Es te kaut ko jau bišķīt paskaitīju kopā. Kravs ir diezgan smuki, pīzģēts. Es esmu pa 90% pārliecināts, ka tik daudz man pa šiem 5 gadiem, ko es uz kokudai strādāju, toči nav. Tā, pabrauksim uz priekšu. Viss ir apakaļ. Man kā interesē, kā mērnieks šito te visu samērīs, jo, aiztalība pēc nevar
priecīgs doties mājās. Tā, nu beidzot esmu ieradies mājās, mēnesis ir noslēdzies. Viss ir baigi skaisti. Tā, ņemam čipu ārā. Un tagad sākās matemātika. Tūlīt saskaitīšu kilometrus. Nu, te ir pilnīgs kosmos janvārī. Kopā ar 93 kravas un 8749 kilometri. Nav sūdīgi, ne? Ņemot vērā, kad tā 93 kravas man pa dušku mainīja, tur mēs kaut kāds 2 stundas pakāsām, un tad es arī vienu dienu biju Skānijas centrā šomēnes. Man liekas, ka šomēnes esmu bijis vienu dienu. Es domāju, ka tā 93, 100 kravas būtu uzgriezis visticamāk. Bet, nu, ir vēl uz ko stiekties. Nu, labi, es nezinu, es katru mēnesi šitādi gribētu. Bet katrā ziņā tie gala skaitļi ir diezgan iepriecinoši. Un ņemot arī vērā to, ka tāpat tās video sākumā teica, ka man tie transportnieki paņēma, čipam viss ir smuki, ar svariem viss ir smuki, kravas, kilometri viss ir smuki, nu šitais ir tāds ritīgs top G mēnesis. Nu, es te braucot mājās vēl vairākas reizes domāju, vai gadījumā nav bijis kaut kas līdzīgs, bet nu, es neko tādu toču nevaru atcerēties. Tā kā ir baigi feini, nu, kaut kā tā palielam. Šis mēnesis ir beidzies, es eju mājās, atlikušo video mēģināšu samontēt, un kaut kā tā, palielam, ja tev interesē šāda veida video, nu nav jau tā, ka viņi ir kaut kāds super baigi aizraujošie, bet nu kaut kā cik man sanāk, tik es mēģinu to visu nofilmēt, bet ja tev šāda veida saturs kaut kādā lielākā vai mazākā mērā interesē, tad var piesakot, var piespiest subscribe šim kanālam, un piespiest arī varbūt like šim video, tas tur arī algoritmam baigi patīk, un tas būs atkal bonusiņš man. Un kaut kā tā, un tāpatās esmu arī Instagramā, esmu TikTokā. Nu, TikTok gan nevajag tā baigi ņemt vērā, nu, teiksim, tie, kas skatās TikTok, tie varbūt šito teikumu nezina, bet tie, kas jūs man skatāties YouTube, ir tā, ka, nu, mani TikTokā izdodās tos video nofilmēt tā, lai piesaistītu uzmanību. Nu, zin kā, viens spilgts piemērs ir par to, kad es tur uzfilmēju video, kad kas te notiek -10 grādos, neviens nekais ceļ. Nu jā, nu, protams, ka nekais. Nu, pie -10 grādiem tā sāls tur nedod neko vairāk, nelīdz vispār. Un visspilgtākais piemērs bija, man bija TikTokā viens video, kur es vasarā sēžu Grobiņas viedā, un bija kaut kāds lielais motokros pasākums Latvijā, un atbrauca lielā motokros puspiekabe ar stiklotiem logiem. Es saprotu, ka viņiem tur ir gan dzīvošana iekšā tajā puspiekabē, gan viss tā kā servis parakstiem očiem. Un uz sānes vairs neatceros, vai Yamaha vai Honda kaut kas tāds uzrakstīts. Nu, ritīgi var redzēt, viņi kā uzrakst. Un es tā joka pēc nofilmēju, ka, nu, pasties kā tie lielo paudzētāji, vai ne? Nu, viss sūdzās, ka baigi slikti, paskaties, ar kādām fūrēm viņi tos lopus tur ved. Nu, tāds ritīgais sarkasms, tu pat redzēji, ka Honda uz sāniem uzrakstīts ir. Un komentāros vienkārši cilvēki. Nu, tās bija drausmas, tas video bija ritīgs idiotu filtrs. Kad Eiropa šito diktē, paprast, cik tam zemniekam ir kredīti, tie jau ir pārpircēji, pašam zemniekam ir viss sūdīgi, bet stāsts bija par to, ka tas ir kā joks, ka tā ir motokros piekaba, un es pasaku, ka tā ir lopa piekaba, bet tik daudz neviens neiebrauc. Un tā kā jums ir tā atklāsuma no manas puses, ka tam TikTokam nevajag ticēt, un TikTokā to var parādīt visu, kā tu vien pats vēlies, un man kaut kā arī izdodās to tā parādīt, ka daudzi uzķerās uz daudzām lietām, bet nu, tas kaut kā tā, jā. Un pati pēdējā lieta. Es mēģināšu te iemontēt tādu logo iekšā. Man sieviņa ir uztaisījusi Huba Buba Shop LV mājaslapu, kur bērniem var nopirkt visādas interesantas rotaļlietas. Daudz rotaļlietas ir arī tāds, kas ir kā tādas speciālās rotaļlietas, kas paredzēts ir bērniem, kam ir Montessori vajadzīgs, vai bērniem, kam ir kaut kādas tur citas problēmas, nu, teiksim, autisms vai kaut kas tam līdzīgs. Un, nu, ir, protams, ir parasts mans, vai ne, tur ir tāds mašīnas, viss kaut kāds lēls, bet ir arī tāds, nu, es nezinu, kā viņas pareizāk nosaukt, nu, tādas īpašās mans, kas bērniem, kas attīst kaut kādu, nu, domāšanu un nemāk tik gudri izteikties, bet, nu, domu jūs sapratāt. Tā kā var tiet iečukot, varbūt arī kaut kas iekrīt acīs saviem sīkiem. Un kaut kā tā. Viss, paldies par uzmanību. Es atkal esmu to video uztaisījis diezgan garu. Kādreiz es filmēju kaut kādas tur, nezinu, līdz 20 minūtēm vienu video, nu jau iet tā, ka man jau 40-50 minūtes viens iet, bet, nu, tā kā jūs skatāties, tad jau laikam viss ir kārtībā. Tagad paldies visiem, kas skatījāties. Tiekamies
Kaut kad atkal, kad būs laika uzfilmēt video. Čau. Un pēdējā lieta, es tikko sapratu, ka tās 93 kravas ir aizvests pa 18 maiņām. Diezgan laba matemātika, ne?